Labdien! Prieks atkal satikties zilajos ētera viļņos. Mani sauc Viesturs Rudzīts, es esmu psihoterapeits. Un šodien mēs esam atkal kopā ar Lienu Apini. Un šoreiz tādā sakarā, kurā Lienai ir liela pieredze. Un noteikti daudz kas ko teikt. Ja tu cik tu ilgus gadus esi sadarbojusies ar avīzi DDD? Jā, vairāk nekā 24 gadi. Jā, es biju viena no tās veidotājām. Jā. Nu, lūk, tā kā vērojot aktuālos notikumus, skatoties, kā Latvijas Lapas veido to izstādi Kolaborants, laikam, vai tā. Jā. Vai arī skatoties, kas notiek mediju telpā, kur pēkšņi ir kaut kāda tāda rusofīlija parādīsies, jā? Kur pēkšņi ir šausmīgi vajadzīgs medijiem komunicēt krievu valodā, jā, kas tā kā, šķiet arī kaut kāda kolaborācijas izpausme, jā. Šķiet, ka šī tēma aktualizējās. Tā kā tu esi tāds veterāns šīs tēmas izpētē, tad droši vien, kad tavs viedoklis tur būs ļoti svarīgs, jā. Jo man šķiet šo tēmu svarīgi sajūgt kopā ar vēl diviem, kā tas ir konformismu, kas ir, tāda cilvēka psiholoģijas iezīme, ja? Tātad būt vai nu konformistiskam vai nekonformistiskam. Un vēl to savu kopā ar spēju veidot vai neveidot kompromisu. Vācakot, es iezīmēju tādu plašu lauku. Man jāsaka uzreiz, man nav galīgās atbildes uz visiem tiem jautājumiem, kas šajā laukā rodās. Tāpēc es ceru, ka tā mūsu saruna būs tāda, kuras gaitā kaut kas izkristalizēsies. Jā, vismaz mēs sapratīsim, kas tas ir. Jā. Jo tie 3K īstenībā, es teikšu tā, varētu viņus nosaukt par 3 kaunu traipiem. Gan cilvēkam, gan arī, es domāju, tautai. Un man liekas, šīs ir tās lietas, ar ko latviešu tauta slimo jau ļoti ilgi, un kas ir arī novedusi, manuprāt, pie tā, jā, es teikšu, iznīcinošā stāvokļa, kādā mēs kā tauta šobrīd atrodamies. Respektīvi, tendence kolaborēt, būt konformistiskiem. Un iet uz kompromisiem. Tur, kur tas nebūtu jādara. Jā, kur, es domāju, kompromisa tas nozīmē sava personiskā labuma likšana priekšplānā attiecībā pret savu pienākumu. Tāpat kā mūsu iepriekšējās sarunas bija par šo te sievietes dievišķo pienākumu, laist pasaulē bērnu. Tāpat arī mums, kā ikvienam tautai jebkurai tautai piederīgam individam, mums ir kaut kāds pienākums. Un es domāju, atteikšanās no šī pienākuma, tāda iluzora sava personiskā labuma gūšanai, ir šis te visi šie nosaukumi, kolaboranci, konformisms un arī kompromiss. Respektīvi, tu skaties uz to no negatīvās puses, no neizdevīgās puses. Ja mēs liekam tādu vispārējo labumu un saprotam, ka mūsu dzīvei ir kāda augstāka jēga, jā, tad es to liktu kā tādu savu slikto īpašību attaisnojumu. Jo bailes mirt no vienas puses ir pareizas, ja precīzāk tu esi piesardzīgs, lai tu nemirt, no otras puses bailes arī mirt, nav tas labākais padomdevējs situācijās. Okay. Bet tad šeit mums tomēr vajadzētu mēģināt precīzi nodefinēt, kas ir konformisms, kas ir kolaborācija. Ko tu sauc par kolaborāciju?
Es to uzskatu par sadarbošanos ar pretinieku, sadarbošanos ar ienaidnieku, jeb ar draudiem. Ar draudiem jebkam, ģimenei, valstī, tautai. Kā tavuprāt tas ir? Kā tu to saproti? Mēs te nonākam, redzi, tu definīcija jau ir noformulēt viegli, bet tiklīdz kā mēs nonākam pie konkrētām personālijām, ja, un bez tā mēs nevaram. Ja, jo kāpēc tad ir vajadzīga tā definīcija? Kāpēc ir vajadzīgs nošķīrums? Tāpēc, lai izvedot attieksmi pret kaut kādiem notikumiem. Jā, vai teiksim, tā kā Lato labs skatās, diezgan tā, es teiktu, diezgan, bet ļoti kategoriski, jā. Tātad tiesnesis Vanzovičs ir kolaborants. Jā. Un tas tiesnesis Krastīņš laikam, kurš tur Roškalnu tiesā, ja? Ka tas ir arī kolaborants, un tad šeit nav nekādu pelēko zonu, ka tas ir tikai tā un ne citādāk. Bet Vanzovičs turpina praktizēt, ne kā tiesnesis, kā advokāts. Viņš nekādā veidā nav represēts. Tiesnesis Krastīņš ir dabūjis 3 zvaigžņu ordeni, turpinās būt pasniedzējis Latvijas universitātē. Tieši tāpēc, ka viņš ir kolaborants, jautājums ir ar ko? Jautājums ir, kuras ir tās puses, kuras, piemēram, konkrētajā gadījumā pārstāv Lato labs un kuru Vanzovičs. Man liekas, ka tas ir tas, kas ir jāskatās. Bet tas jautājums ir tāds, domāju, kas slikts ir noticis caur to, ka šie cilvēki nav represēti? Jā, tas arī ir kolaborantisms zināmā mērā, ka nav viņi tikuši represēti. Kāpēc mums ir jāturās pie nekolaborācijas? Es domāju, tās sekas jau mēs redzam ikdienā. Pasaki, ko tu redzi? Piemēram, tu esi pieminētā problēma, mēdīju rusofīlija, kur viņi atgriežās un nostiprina šo krievu valodas esamību Latvijā, aizbildinoties ar visu kaut kādām skaistām, it kā cilvēciskām tēzēm, iemesliem. Aizmirstot, ka krievu valoda šobrīd un jau kopš Latvijas okupācijas ir okupāciju valoda. Un mēs nenājam tikai par šā brīža Ukrainā notiekošo, bet jau kopš Otrā pasaules kara beigām, kad Latvija tika okupēta. Un vēl pirms tam. Tātad, ja šie mēdīju pārstāvji un tie, kuru uzdevumā viņi strādā vai kuru protekcionismā viņi darbojās, nebūtu kolaboranti un nesadarbotos ar Latvijai un latviešu tautai naidīgām varām, tad tā nebūtu. Tad tas ir tās sekas. Tie ir 2 jautājumi tolpat. Pirmais jautājums, kā pie tā ir vainīgs Vanzovičs un Krastīņš? Un otrs jautājums, kas no šīs sadarbošanās ir slikts radies? Katrā konkrētajā gadījumā es droši vien, ja mēs vērtotu kaut vai to pašu Roškalnu tiesāšanu un visas pārējās lietas, bet atbildība ir individuāla. Atbildība katram cilvēkam, mēs varam teikt, mēs bijām sistēmā, tai pašā laikā mēs katrs individs veidojam daļu. Tā mēs varam pamazināt līdz kaut kādai, piemēram, ģimenei. Parasti saka, ja notiek vardarbība, par to ir jārunā. Ja jārā stāsti, prasi palīdzību. Zināmā mērā saka, kur tad tu biji, kāpēc nerunāji. Tālāk kolektīvās, kur notiek kaut kādas iekšējas, psiholoģiski vardarbība. Tā ir atbildība, lai mēs kaut ko mainītu. Kas ir mehānisms, kā tu atbildību paprasīt? Tu saproti, man šeit ļoti nepatīk tas, ka par to runāt var visi, bet ir jau vajadzīgi
politiski soļi, Jā, vajadzīgi ir juridiski soļi. protams. Ja, piemēram, tad, kad bija tā Krievijas armijas izvešana, ja, kad Maks van der Stūls darbojas un visi tie personāži, uz kuriem mēs tagad skatāmies jau ar paskaties, tūlīt pat pus 20 gadu distanci, Jā. ja. Tomēr tur bija ļoti konkrēti politiski risinājumi. Tad Krievijas armija izvedam, bet pensionārs nē. Tad tika novilkta robeža. Ja? Tad pareizi, nepareizi, tas cits jautājums. Bet tad tie politiķi, kas toreiz bija uz skatuves, izvirzīja konkrētas idejas, ja? Kur mēs to robežu vilksim. Kur mēs vilksim robežu kolaborācijas jautājumā? Ja tu man jautā, man personiski, es jebkurā gadījumā to varu pateikt no savas izpratnes par vispārēju labumu un par savu personisko sirdsapziņas jautājumu. Un tas tāpat kā man bija tā laime ļoti ar daudziem nacionāliem partizāniem runāt un tikties, ja, kuri izgājusi smeršu. Un viņu kolaboracionisma pakāpe bija kāda. Viņiem varēja draudēt, viņi zināja, ka viņiem nomauks nagus un vispār, un viņi nesadarbojās. Jo viņi zināja, ka viņu rīcība, kādēļ viņi ir smeršā, ir laba, jo viņi ir viltojuši dokumentus, viņi ir glābuši cilvēkus, viņi ir darījuši labu, viņi ir pretojušies ļaunumam. Tu saproti, šāda pozīcija tagad ir ļoti viegli ieņemt. Tāda pozīcija nebija viegli ieņemt 80. gados, ja? Bet tagad ir Zini, kā ir man, ieņemt. kad atreiz, kad es šo dzirdu, un es to uzskatu, vienmēr varu atrast attaisnojumus, un arī runājot ar politiķiem, kuri tajā laikā bija arī tie, kas pieņēma šos lēmumus par Krieviju, kad tika pieņemt Krievijas, lēmums atstāt Krievijas militāros pensionārus un visu pārējo, tad saka, jā, mēs tajā laikā nevarējām. Un tagad viņi pasaka, jā, bet īstenībā, jā, tad kļūdījāmies, vajadzēja. Un tad, kad tu sāc jautāt, ko vajadzēja? Vajadzēja tomēr uzstāt uz tā, ka nepaliek šeit, nepakļauties arī šim ārējiem spiedienam, gan no Amerikas, gan no vispār. Tas jau ir ļoti konkrēti, tad vajadzēja arī tos pensionārus nafīgi izmest. Jā, protams. Un tā tam vajadzēja būt. Un tad ir jautājums, kāpēc tas netika izdarīts? Un tad ir tas, jā, bet mums tur tas, un mums ir šis bija, un teica, ka varētu būt tā. Saka, bet jūs paši, kā jūs uzstājāties? Jā. Un tu saproti, ka šis cilvēks pats personīgi ieņemot konkrēto amatu, bija gļēvs. Viņš baidījās, ka ja es pateikšu, ar mani vairs nerunās, vai mani izspļaus, vai mani noliks, izmetīs no valdības, vai es vairs nebūšu pie lēmumu pieņemšanas. Vai atkal bija droši vien kaut kādi motīvi, kāpēc viņi pieņem šādu lēmumu, bija skatām pagātnē. Kurš ir mācījies, ar ko ir sadarbojies, kāda ir viņu bijusi šī kolaborācijas pakāpe padomu laikos? Saprot, ja mēs skatāmies jau tagad, vismaz 20 un 30 gadus senā pagātnē par politiķiem, kas ir aizstāvējuši nacionālo ideju. Vai tev nešķiet, ka tur parādās tāda bezzobainība un impotence viņu rīcībās? Tajā skaitā, teiksim, velkot šīs te līnijas, kas ir un kas nav kolaborants, kas velkot līnijas, ko nozīmētu ideāla lustrācija. Bet tādus vispār netika vilktus. Man liekas, tā problēma, viņi bija pietiekami gudri, lai saprastu, ka ja viņi vilks, ka tad viņu sejas parādīsies patiesībā. Pasties, kas notika ar ideju par čekas maisu atvēršanu? Kur bija problēma? Un iznāca ārā visas melnā, āžu kājas, tur sākot ar Vairvīķu Freibergu un visiem pārējiem. Un tajā brīdī man ir, piemēram, cieņa pret Andrejevu, kurš skaidri pateica, jā, es sadarbojos un es to nožēloju, bet es daru tālāk.
kas šiem cilvēkiem liedza to pašu izdarīt? Okay. Bet redz, šeit mēs nonākam pie ļoti dīvaini jautājumi. It kā dīvaini. Un kurš nesadarbojās? Nu jā, droši vien, ka daudz var teikt, mēs arī tagad sadarbojamies, jo ir tāda grupa cilvēku, kas aicina vispār nepieņemt šīs 4. maija režīma pases, un kamēr nav atjaunota 18. novembra Latvija, vai, piemēram, atcerēsimies arī, pēc 2. pasaules kara bija 2 dažādi modeļi. Lietuvā ļoti daudz lietuvieši iestājās partijā, un īstenībā tādā veidā noteica to dienas kārtību, kas notika Lietuvā. Ja? Tāpēc arī tur nebija tik daudz tie krievi un vispārējie, kur savukārt latvieši ieņēma to pozīciju, ka mēs nestājamies, mēs ignorējam. Tas tā, lietuviešiem bija tā Edgara Kauliņa pieeja, kurš velospēdu un automātu kaklā apbraukāja visas sētas savā tuvākajā apkārtnē un visiem pateica, tā, raksti iesniegumu, ka tu iestājies kolhozā, un es garantēju, ka tu netiksi izsūtīts. Jā, bet tai bija jābūt iekšējai vienošanās, un es īstenībā tā ir tas, ko es arī visus šos gadus, tā saucamos neatkarības gadus runājusi, esmu arī ar tā saucamiem nacionāliem politiķiem, kuri vienmēr ir baidījušies no vārdu deokupācija, dekolonizācija un debolševizācija, kas sevī iestver šo lustrāciju. Nevar šo teikt, es saku, labi, nesaucam, nerunājam, bet vienojamies, ka mēs šo caur dažādiem likuma normām, caur dažādām akcijām īstenojam. Varam nerunāt, tā kā teicu, iestājamies visu kolhozā, tēlu imitējam, ka mēs to atbalstam, bet patiesībā darbojamies pret. Zini, bet tāds jau nav iekšēji, un tā ir tas kārklisms, es pat teiktu, tas nav kolibrācijas, tas ir tāds kārklisms. Saproti, šeit ir tas, ka 90. gadu sākumā, kad radās tā atjaunojās valsts, ja? Es biju galvenais ārsts Straupas narkotiskā slimnīcā. Toreiz bija ļoti daudz cilvēku, kas runāja ļoti līdzīgi tev. Bet daļa no viņiem bija provokatori, un daļa no viņiem bija tie, ko es saucu par, ko toreiz nevis es, bet daudz sauc par prievīšu nesātājiem. Jā. Respektīvi, runāt viņš prota, bet darītājs viņš nav, tas ir redzams jau no skata. Ja? Jā. Respektīvi, manuprāt, arī šodien tas jautājums ir tāds. Kas ir tie darītāji, kas šīs te ļoti pareizās idejas spēja novest līdz politiskai konsekvencei un līdz juridiskai konsekvencei? Un vai mums ir šodien ļoti konkrēti, teiksim, priekšlikumi, ja? 3, 5, 10, ja? Kuri būtu jāieraksta kaut kādā politiskās cīņas karogā, ja? Jau kā konkrēti gatavu formulējumu. Ko es tev varu to atbildēt? Tas tieši tas pats par to, jebkuru no, es teikšu tā, taisnīgiem tematiem, par kuriem mēs runājam, bet arī pie iepriekšējiem jautājumiem, kas attiecās uz šo te veselīgo lietu kārtības izpratni par ģimenes, par cik ir tādi, kas ir gatavi to varbūt ne tikai runāt, bet arī darīt. Jā. Bet vēl ir viena lieta, ka jāatcerās, protams, ir arī, es teikšu tā, profesijas, kurās arī runāšana ir darīšana. Piemēram, žurnālistika, tā ir darīšana. Un zināmā mērā arī politiķiem ir par šīm lietām jārunā. Jā. Protams, ka politiķiem ir otrais solis, ka viņiem ir arī iespējas pieņemt likumus. Un tur es varu tev pilnībā piekrist, ka es pat teikšu, ka šie pēcatmodas nacionālisti visdažādākajos izpausmēs ir atbildīgāki par šo te, kas šobrīd notiek, nekā saskaņieši vai visi ļurīgie kaut kādi tādi puskoka lēcējiņi, jo viņi ir radījuši lielā daļā cilvēku ilūziju, kad process notiek, jo viņi par to runā visu laiku.
Un tad, kad tu esi iekšā tajā, paskaties no otras puses un esi tajās Saeimas komisijās vai sēdēs un saproti, ka, es nezinu, kā lai pieklājīgi, ka principā nekas nenotiek, ka viņi pat... Impotence. Un ne tikai, tur ir totāls gļēvums, totāls mankurtisms iekšā. Bet redz, es paskatīšos no citas puses to. 90. gadā man bija 30 gadi. Es biju tā kā, pieaudzis nobriedis cilvēks, kurš tā kā veselīgi skatās lietām. Un es uz tajā revolūcijā redzēju tādas divas puses. Viena puse ir, teiksim, šie te, nacionālisti, tur ļoti raiba masa, ja? Tas Tautas fronts, tās sapulces bija un demonstrācijas bija, bet tas bija tā kā no vienas puses. No otras puses bija tie, ko sauc par nacionālu komunisti. Un būtībā, es pat cik, teiksim, man katru dienu vajadzēja arī idejas pārvērst darbībā, savā galvenārs darbā. Es arī apmēram tā skatījos, kur ir darītāji. Un saprotu, es neredzēju darītājus tajā revolucionārajā pusē. Nebija. Ļoti daudzos gadījumos. Tāpēc, ka mums lielākai daļai, un ar ko mēs kāpēc lepojamies, ir, mēs varam uzdziedāt, mēs varam ar dziesmu, kaut kā mēs atminos ne jau nelaids mācītājs Kārlis Zuika, mēs ar viņu par šo daudz runājām. Un viņš teica, latvieši kāpēc ir aizmirsuši tautas dziesmā to secību, dziedādam, spēlēdam no Kariņa mājās nācām, nevis. Jā, tātad mēs vispirms ejam izkaroties, mēs uzvaram, un tad mēs ar dziesmu nākam mājās, un mēs ar šo pašu runājām arī jau ar nelaiķi Aivaru Brīzi, dziedātāju, un viņam bija, jāatzīst, skarbi izklausīsies, bet atmodas laikā par maz lija asiņu. Jā. Tāpēc mēs joprojām visas lietas ceram, ka nezariņu nenolauzu un liku bēdu zemakmeņu un pārgāju dziedādam. Un šis, man liekas, man būtu vairāk tev jāprasa, vai mūsu tautai ir kāda, es nezinu, problēma, nepareizs kodējums. Tas ir svarīgs jautājums. Es tūlīt pie tā atgriezīšos, bet pirms tam nedaudz par tiem darītājiem, par tiem impotentiem. Es savā laikā nedaudz pazinu Ivaru Ķezberi, kas spilgta personība, un lamāts no visām pusēm. Bet viņš tā stāstīja, ka es neatceros, kur Saeima tā bija, kad viņš laikam bija kopā ar saimnieks bija laikam tāda. Lai bija kādreiz tāda kaut kāda. Viņi dabūja tur diezgan daudz vietas, un tur bija arī tāda personāža tajā Saeimā kā Ojārs Grīnbergs, piemēram. Un tas Ķezberis man stāsta, es tagad ienāku tajā Saeimas zālē un skatos, kā tie jaunie deputāti, kas ir viņu sejās, un kāda ir tā ķermeņa valoda. Un tur, tā kā var just, kad, Ķezberis, viņš to laiku jau bija, nezinu, politikā, visādi veidi politikā, viņš bija tik daudz pieredzējis, un tagad te nāk tāda zaļie guriķi, Vai viņi vispār saprot, kur viņi ir ienākuši? Vai teiksim, viņiem ir kāda sapratne par spēles noteikumiem, par saviem pienākumiem. Viņš bija ļoti ironisks tajā, un diezgan pesimistisks. Viņš tā kā parādīja, viņš būtībā tā kā bez vārdiem pateica, to, ko es teicu par tiem brievīšu nēsātājiem. Tad runātāji tie būs, bet darītāji nebūs. Bet to mēs arī piedzīvojām ar saviem kolēģiem laikrakstā DDD,
Tad, kad mēs uzsākām savu darbību, un mēs aicinājām vienkārši par šīm lietām, izvirzījām šo saukli, ja, padzīt okupantus, tad pirmais bija, ir ļoti labi tajā brīdī, kad mēs teicām, tad, ja jau mēs visi piekrītam, ka vajag, tad tagad mēģinam, nevis spējam nākamo un daram. Pieņemam likumu, daram attiecīgas darbības, lai šis process, un tajā brīdī pret mums sāka vērsties tieši tie cilvēki, kuri teicās, ka visu laiku, mēs arī tāpat domājam. Tas ir tie prievīšu nesētāji, es teiktu, tādi plakātiskie nacionālisti, kuriem, mums bija tāds personāžs Dobelis, kurš bļāva uz mani un maniem kolēģiem, ka mēs gribot iedzīvoties uz dekolonizācijas idejas, uz ko mēs viņam atbildējam, ka viņam ir visas tiesības pašam to izdarīt, īstenojot šo procesu. Viņš var, pārvadāšanas, loģistikas firmu atvērt un visu pārējo, un mums nebūs žēl, mēs paiesim malā, tur nevajag mūsu vārdus. Galvenais, lai šis process notiek, bet mēs redzam, ka joprojām nekas nenotiek, diemžēl. Jā. Un tā ir tā lieta, ka es atkal un atkal atgriežos pie tā jautājuma, kādēļ tā mūsu tautai, kur ir tā problēma? Tas ir kaut kāds ģenētiska kļūda, tas ir rakstura kaut kāda problēma. Jā, tur ir jāatgriežas atpakaļ, jāsaprot, kas bija kompartija Latvijā. Ja? Visās kompartijas sapulcēs skanēja ideoloģiskie saukļi. Ja? Tādi riktīgi komunistiski. Bet ideoloģiski indoktrinēti tajā partijā, es domāju, bija procenti, tādi riktīgi ideoloģiskie sekretāri, ja? Procenti 5, 10. Maksimums. Ja? Kādi 40% bija, tāda pelēkā, kad tas balasts, teiksim tā, ja? Es nekad neesmu bijis kompartijā, bet es, piemēram, biju Straupas slimnīcā, mums bija partijas šūniņi, vai ne, kas sprieda par visiem jautājumiem, tajā skaitā man darba stilu, ja? Tur bija viens ārsts, viena medmāsa, viens darba terapijas instruktors, viena sanitāre, un kas bija 5. Es aizmirsu. 5 viņi bija, ja? Piedoši, nevienam no viņiem komunismu idejas. Viņi vispār nesaprata. Kas tas tāds ir, ja? Bet, teiksim, viņi tur tika ieaicināti kā balasts. Bet, teiksim, tie atlikušie apmēram 50%, tajā kompartijā bija tādi, kuri izmantoja to platformu, lai bīdītu saimnieciskas intereses. Bet mūsdienās notiek tieši tas pats. Tieši tas pats. Paskaties, tikai tā vairs nav viena platforma. Nē, bet tagad tā ir viena ideoloģija, un mēs to redzam. To pārstāv, es nezinu, jaunā vienotība, tur, es nezinu, kas tur tagad zilie, zaļie, kādi viņi tur tie zemnieki, visi kopā, ja? Tā liberālā kaut kāda politika. Un cilvēki, tā saucamais vēlētājs, ja? Viņš mājās sēž un saka, nē, bet aiziet un nobalso. Jā, mēs varam runāt par to, cik tur tās... Bet principā viņi rada šo sabiedriskajā, publiskajā telpā atbalstu šai politikai. Tieši tas pats, kas notika tajās kompartijas šūniņās. Jā, bet tas ir tādi duraki, tādi konformisti, tādi, zemākais slānis. Bet mums ir pilns ir tāds ar tādiem, vai? Jā, bet es būtībā, teiksim, tas mans pārdoms jau kopš 90. gadu sākuma bija par to saimniecisko darbinieku slāni, kas tajā kompartijā arī funkcionē, ja? Un kuri vajadzības gadījumā, protams, pielietoja kaut kādu ideoloģisku, teiksim, tādu retoriku, ja? Bet
kur vispār viņiem tas neinteresē. Viņiem interesē, kā sadibināt vajadzīgos kontaktus, ja? Kā dabūt bet tur caur ir šito. appusēji griežošs tas no vienas puses, jā, bet no otras puses viņi ar to, pat ar savu pasīvo esamību šajā kompartijā, šajā sistēmā, šo sistēmu studēja. Jā, bet redz, tur ir tas mans jautājums, uz kuru, teiksim, es turpinu atbildēt. Šo 90. gadu sākumā un arī būtībā tagad es teiktu tā, šie saimnieciskie vadītāji, kur, protams, ir bijušie komunisti. Viņi ir nedaudz jāpārstē, bet viņi ir jāizmanto. Ja, jo pēc būtības viņi nav komunisti. Tāpat kā tu runā par tiem lēšiem, ja? Ja, kur ļoti izteikti. Ja? Mēs stājamies kompartijā ne jau tāpēc, ka mēs ticam komunismam, ja, bet tāpēc, ka mēs esam lietuvieši. Ja? Ja, būtībā es tai nacionāla komunismu idejai ticu, un es ticu, ka šito slāni varēja ļoti viegli atveseļot, un viņi ļoti, teiksim, veikli iekļāvās kapitālismā bez kādām... Ne, par to nav runa. Jautājums ir, laikam, par to vispār cilvēcisko, jo mēs nonākam pie tiem visiem par to. Mēs sākām ar tiem 3K, un tagad jautājums ir, cik mēs ļoti varam paļauties uz šiem cilvēkiem, kā, ka viņi atkal, bet tur ir jāskatās, ka atkal kādā situācijā viņi konkrēti. Atkal nenodos. Tas ir tā kā, kā ir Bībelē rakstīts, kad tavs darbs pazīst pēc taviem augļiem. Ja? Jā. Ja? Tas ir tas svarīgais. Jo mēs varam teikt tā, arī Kauliņš bija kolaborants un konformists. Un arī tas zemnieks, pie kura viņš ar automātu aizbrauc un teica, raksta iesniegumu, tāds bija. Katram, protams, bija savs kolaborācijas vai konformismu līmenis, ja? Bet viņi tādi bija. Bet kādi ir augļi? No Lāčplēša teritorijas neviens netika izsūtīts. Padomu laikos kolhozs Lāčplēs vēl un plauk. Jautājums ir, tad ir, mēs skatāmies pēc reālās rīcības, un viena lieta ir, varbūt tā bija taktika, varbūt tā bija šo cilvēku taktika, kā, saglabāt un neizsūtīt, vai nepieļaut, vai ne. Tad redzi, kas ir kolaborants un konformists, ir reāli, viņš rīkojās tā, ka viņa rīcības sekas kaitē citiem. Principā, vienalga, jebkurā situācijā, tas ir tas, kas kaitē citiem. Līnija, jā. Un šajā gadījumā, ja ārēji paskaties, tas tāpat kā, tiesā divus zagļus, kas ir nozaguši maizi. Viens to dara tāpēc, ka viņam vienkārši patīk zagt, otrs tāpēc, ka tas bija vienīgais veids, kā pabarot bērnu. Respektīvi, šeit parādās politisks risinājums. Tagad paskatāmies visus tiesnešus Latvijā un tos, kuri strādāja padomu laikos, un ejam cauri visiem spriedumiem. Tad, ja tie spriedumi bija necilvēciski un, teiksim, ja tiesnesis neizmantoja iespēju šo cilvēku, kurš nav pelnījis sodu, nenosodīt vai piespriest tādu kaut kādu, ķeksītim sodu, ja nevis. Roškāna gadījums vispār kliedzoši. Ja viņam ir mājās viena aizliegta grāmata un 2-3 mēnešu veci bērni. Jā. Un viņam un izsūta. Par to ir runa. Un tas ir tas, ka mums ir, principā vajadzētu kopējo likumu, kas skar visus, ka tiklīdz tu esi bijis tev automātiski, un tad, lai katrs cilvēks individuāli pierāda, ka es nebiju tāds, jo es esot tiesnesis, nenosodīju, redziet, šeit tādu cilvēku vai tajā un tajā konkrētā lietā, kur man lika šādi, es pieņēmu šādi, lai šis cilvēks varētu. Un tajā brīdī mēs saprotam, ka mēs visi vai mūsu tauta dzīvoja tajā sistēmā,
un mēs visi mēģinājām pretoties, esot kurais kādā pozīcijā esam. Bet, ja šis cilvēks, esot šajā tiesneša pozīcijā, ir izmantojis iespēju attiecībā vērsties, tajā brīdī viņš ir pelnījis sodu. Nu, jā. Un tas ir ļoti vienkārši, bet jābūt šim vispārējam pieņēmumam, ka tas tāpat kā ar dekolonizāciju. Visiem ir jābrauc prom un pierāda, ka tu esi lojāls. Jā. Redzi, tur ir vēl tāda lieta. Ja? Te mums jārunā par ksenofobiju. Un mums jārunā par tādu noslēgšanos no citām kultūrām, citām vērtībām, citām idejām. Paskaidrošu to ar savu piemēru. 78. gadā varēja iestāties Maskavas universitātē. Es tur biju beidz sagatavošanos kursu un tam līdzīgi. Es tur gribēju iestāties psiholoģijas fakultātē. Bet kāpēc tur neiestājos? Ļoti interesants sīkums. Man mamma teica, tur aizbrauks un atvedīs mājās kādu krievēnu. Un, zini, es tā padomāju, tad vispār diezgan ticams scenārijs. Jā, un es neaizbraucu. Bet īstenībā īsta latvieša un pareiza rīcība, jo tas ir tieši tāpatās kā, paskatāmies, čigāni negrib, ka precās ar citu. Un tas ir īstenībā tavas mammas piezīme bija ļoti pareiza, un viņai bija vispārējās rūpes, apzināti vai neapzināti, bet aizsargāt savu ģimeni, savu tautu. Jā, un tas ir pat dabiski, un tam tā vajadzētu būt. Visam ir divi gali, kā tu saproti, ne? Bet tas interesantais ir tas, ka es ne savā dzimtskokā, ne savas sievas dzimtskokā, ne arī znotu dzimtskokos nevaru atrast, nevienu znotu dzimtskokā es varu atrast. Bet principā, tur tikpat kā nav sveštautiešu. Jā, tad tāds izolacionisms, tāda ksenofobija, tāda teiksim, citu ietekmi un neielaišana sevī. Ja? Saprot, mēs uzvedamies, teiksim tā, mūsu dzimta uzvedās tā, it kā visi sveštautieši nebūtu vispār cilvēki, ar kuriem nedrīkst būt, zini, es nepiekrīstu tev. Nekāda sajaukšanās. Es tagad pārspīlēju, ja? Jo, teiksim, bioloģijā, ko nozīmē suga? Suga ir tāda īpaņu grupa, kura, teiksim, nevairojās ar citu sugu īpaņu. Jā, tas tā kā karaļnamā, ja? Tu karaliskā dzimti mēģina nosargāt to savu, ja? Jā, bet tas jau ir tāds sociāls moments, ja? Jā, bet šeit ir kaut kas cits. Bet varbūt, ka tas tomēr ir ļoti, bioloģiski vai nezinu, kaut kādā veidā arī līdz tādu instinktu līmenī pamatots, jo runa jau ir par to, ka par savu vērtību saglabāšanu un saglabāšanu. Jā, un pārmest, piemēram, tev kaut kādu svešu vai citu kultūru neizpratni, es domāju, ka nevarētu, ņemot vērā to, ka tavs pētījums un tavu iedziļināšanos arī vēsturē un visā pārējā, tas, ka tu aprecētu kādu svešu, tas jau automātiski nenozīmētu, ka tu esi atvērts pret citām kultūrām, vai tas, ka tu viņu neapreci, ka tu neesi atvērts. Redzi, kas ir... Viss jau parādās konkrēties bildēs. Vai es varu iedomāties, kad manā ģimenē kāds runā krieviski pie galda? Bet tā arī nevajadzētu būt. Jā, tad bet, kad atbrauktu kāds viesis, tu taču nebūtu nekādi iebildumi. Ja atbrauktu no Krievijas viesis, vai tev visticamāk arī ir Krievijā kādi draugi, kas, ja atbrauktu ciemos, tad viņiem varētu arī runāt krieviski. Tur jau ir tā problēma, man liekas. Tur ir vēl viena cita lieta. Ja? Piemēram, es atceros, man vienreiz atbrauc viens klients no Lūdzes, latgalietis. Viņš man tā ļoti negaidīti prasa, kāpēc jūs latvieši ienīstat latgaliešus? Jā, bet tas ir pamatots jautājums. Jā,
nu, protams, var strīdēties ienīstam, neienīstam, bet, teiksim, nu, tos latgaliešus no tām teritorijām, kas kādreiz bija Vitebskas guberņā, mēs uztveram citādā. Ja, kurzemnieki, vidzemnieki. Ja? Jā. Tas nozīmē, 300 gadu viņi ir bijuši, nu, citā kultūras telpā. Valoda mums ir vien tāpās, nu, dialekti. Nu, Jā, bet kultūras telpa ir būtiska. Jā. Ja? Un, teiksim, šie 300 gadi ir jūtami, jo, nu, tas klients, viņš izjūt sevi kā citādāku. Protams, ka viņš, teiksim, nu, vaino mani, kad es viņu neuztveru kā līdzvērtīgu, kas nav subjektīvs vērtējums. Jā, ja? tev droši vien kā psihoterapeitam tas būtu vairāk saprotams, ka nevienmēr tas, kurš kā otru vaino, nu, ka tā ir vieglākā pozīcija atrast vainīgo. Jā, bet redz, tur es arī saprotu tā, ka tādā teiksim, kopēšanas līmenī kaut kādu vidzemnieku, kurzemnieku kultūru, nu, es esmu sasūcis savā pasaules uztverē un arī uzvedībā. Nu, es esmu no Valmieras un man sieva ir no Kuldīgas, ja? Tā kā, teiksim, kaut kādā veidā šeit parādās, teiksim, tā kultūras atšķirība, kas bija arī Francim Trasumam, piemēram, ja? Viņš tos nelatgaliešus sauca par baltiešiem. Jā, kas piederīgi lielākai. Jā, Tas nozīmē, ka viņi paši zināmā mērā arī tie paši latgalieši sevi kaut kā iekapsulē, bet jautājums ir par to, vai mums nevajadzētu precēties ar latgaliešiem? Vajadzētu. Un es domāju, ļoti daudz to arī dara. Nu jā, bet tad tas nozīmē tā kā, nu, savā ziņā tāda kā kultūras apmaiņa, kur mēs, teiksim, atbalstam. Bet tā ir, nu, teiksim, tā tomēr ir, mēs esam viena tauta, un tā tomēr ir, nu, citādāk. Tas apdraudējums mums nav tāds. Mēs varam, nu, Nē, nu tur nav apdraudējumi, vispār nav. Nekāda nav. Jā, bet tā ir tā psiholoģiskā. Pie kam, teiksim, latgalieši ir ļoti dažādi, bet, piemēram, ja mēs skatāmies uz Jānu Streiču, ja, viņā ir abas identitātes. Viņā ir gan tā baltiskā identitāte, ja, respektīvi viņš runā pareizā literārā latviešu valodā, un arī viņa šī te domāšana ir vidzemnieciska un kurzemnieciska. Bet tad, kad mēs skatāmies viņa filmas, tur ir viņa latgaliskais spiežās cauri. Pie kam viņš, tas latgaliskais spiežās cauri tādā gaišā veidā. Jā, ļoti foršs tāds. Tas ir tas, kas visiem patīk, kas piesaista viņa filmā. Īsnībā ir tieši tas, kas nav raksturīgs pretējs tai vidzemnieku noslēgtībai, kautrīgumam, un viņš spēja pretnostatīt gandrīz to vidzemisko ar latgalisko parādīt tādā jaukā tandemā. Es atceros, bija statistika 80. gados, ka Latvijā ir 20% laulības ir jauktas, tātad starp dažādu nāciju pārstāvjiem. Armēnijā bija mazākais procents, 7%. Tas nozīmē to, ka acīm redzot, latviešiem ir kaut kāda tendence nevis norobežoties, bet atvērties. Tad tas ir tas kods, ko tu gribētu teikt, ko es uzskatu par zināmā mērā tādu kas var beigties arī vājums vai izšķīšana, ja? Kaut kādās pasaules plašajos ceļos, ja? Bet kas varbūt arī ir kaut kāda informācijas uzņemšana. Ja? Jo, piemēram, es tur skatos arī uz jūdiem. Ja? Jūdi taču izgāja no Izraels pa Ziemeļāfriku, aizgāja līdz Spānijai, zaudēja valodu, zaudēja ivritu, izdomāja jaunu valodu, jīdišu vai
nu, tie sefārdi, ja, un aškenāzī tie ebreji, tie būtībā, nu, runāja franciski vai vāciski, vai nu, tajā valodā, kurā viņi dzīvoja, ja, un bērni arī runāja, ja, bet viņiem palika kaut kāds kods. Tā ir tas reliģiskais, un tas ir tas, kur viņi, pēc ka viņi savu nacionālo identitāti veido nevis balstoties uz valodu, bet uz reliģisko, uz ticību, un tur ir tā atšķirība, kas citām tautām nav, jo viņiem ir ļoti spēcīgs šī aspekts, un tāpēc viņi arī atšķirās, un tāpēc es domāju, viņi arī pretnostata sevi visai pasaulē. Jā, bet viņi darbojas arī pēc principa, ja ir kāda partija, kurā nav pārstāvēti ebreji vai žīdi, nu, tas nav pareizi. Nu, bet tieši tā, tāpēc, mums ir jābūt visās partijās. Jā, tāpēc, ka viņi saprot, ka viņiem tā pastāvēšanas modelis ir caur šo te personiskām saitēm. Jā. Un es atceros, ko es esmu šo piemēru jau arī atkal vairāk kārt stāstījusi, arī Nelaiķis Rabīns Barkāns. Mēs šad un tad mēdzām ar viņu aprunāties draudzīgi, un viņš vienmēr teica, Zenlien, jums latviešiem vajadzētu pamācīties no mums žīdiem, kā veidot nacionālo šo te sajūtu, jo ka mums nav nācijas izjūtas atšķirībā no žīdiem. Viņš saka, mēs cīnamies, mēs savā starpā plūcamies, mēs pat varam vienā valodā nerunāt, bet tajā brīdī, ka mēs zināsim, ka kādam no mūsējiem kaut kur iet slikt, mēs iesim viņu aizstāvēt. Un latviešiem šī ir tā problēma, ka mēs esam gatavi, mums tāds vagarisms iekšā ir, mēs izpildam citu kungu pavēles attiecībā pret savas tautas brāļiem. Mēs esam tāpēc gatavi nodot, mēs esam gatavi kaimiņu ielikt sarakstā, mēs ko izved uz Sibīriju, jo mēs visu laiku kaut kā domājam, ka tas svešais vai tas lielais būs tas, kas mani pasargās. Šitas ir svarīgs aspekts. Un man liekas, tas ir tas kods, kas mums ir tik dziļi iesūcies, ka es nevaru saprast no kurienes. Bet tas vagarisms, tas pat nav kalpisms, tas ir vagarisms. Zini, tur ir Twitterī ir un bija diezgan asa viedokļa sadursmes starp Aleksandru Kiršteinu un personu, kas kādreiz tur figurēja kā Mikipele. Jā. Un tagad viņš figurēja laikam kā Georgs Kronbergs. Jā. Un šis te Mikipele, viņš pārstāv to padomu laikā izplatīto narratīvu, ja, kad mums ir bijuši 700 verdzības gadi. Ja. Un Kirsteins tieši pretī, viņš saka, 700 gados mēs esam iekļauti Eiropas kulturālajā telpā. Jā, tad no viens puses izolacionistiska pozīcija, ja, tad teiksim, Eiropas vērtības kristietība ir kaut kas slikts, ja, kas mūs ir paverdzinājis. Un, teiksim, tāda atvērtība, ja, pateicoties šīm ietekmēm, mēs vispār esam šajā pusē Huntington līnijai. Ja, aiz Zilupas, pa Zilupu iet Huntington līnija, ja, tur ir cita kultūra. Pateicoties šiem te 700 gadiem, mēs esam šajā pusē. Ja, un tas būtībā ir arī tā kā tāds antinacionalistisks skatījums. Ja, tad tas runā par to, ka ir labi, ka kultūras saplūst, ka kultūras, teiksim, teiksim, neperspektīvākās kultūras pievienojās perspektīvākajām. Ja, ka, teiksim, šis politeisms iekļaujās monoteismā. Ja, kad tiek būvēts kristīgās baznīcas un nevis, teiksim, kristietība tiek noskalot Daugavā. Es domāju, zini, ka tur ir mēs varam dažādi, vai tā ir kristietības vai vēl kāda ietekme vienalga, bet man liekas, ka
viss dabā attīstās, evolūcija. Jā. Viss ir evolūcija. Un ja kāds no elementiem nav gatavs evolucionēt, tātad mainīties, Jā. viņš tiek iznīcināts. Bet tad būtībā mainīties, tas ir uztvert svešu Tev ir jābūt gatavam iedarboties ar kaut ko jaunu, vai nu tu izdzīvo, bet izdzīvo mazliet atšķirīgāks, vai tu, tas ir tas process, tu rodies, un jautājums ir, cik ļoti specifiski tu vari, cik izteikti tu vari saglabāt to savu specifisko individualitāti. Kā precoties. Divi cilvēki sanāk kopā, divi dažādi cilvēki, un tad tu paskaties, paiet kaut kāds laiks, viņi mainās, viņi jau nekļūst sliktāki, viņi vienkārši mainās, viņi nepazūd, bet viņi pat fiziski sāk izskatīties līdzīgi. Tur ir precības ir ļoti precīza lieta. Jā, un tā ir es domāju, ka tāds pats princips notiek visā, arī tautu mijiedarbībā, tikai ir kā tas, vai tas notiek caur tādu vardarbību, kaut gan arī vardarbība ir pārbaudījums, tā kā tu toreiz stāstīji, ka tu nevari saprast, kā sieviete, kur izvaro, kāpēc viņa nepretojās. Būtu vismaz vāzi tur iemetusi logā vai vēl kaut ko. Tas ir cits moments. Bet principā ir tā, ka arī šis te konformisms, kolaboracionisms ir zināmā mērā, tāda. Mēs tagad skatāmies uz kolaboracionismu saules pusēm. Kādā ziņā kolaboracionisms ir informācija apmaiņa? Jā, bet tā ir tā sadarbība, jo tev ir caur kultūrām, tev ir jāsadarbojās. Tu iemācies kaut kādu jaunu amatveidu, tu apsties, redzi, skaties, šī tauta māk to, mēs paņemam. Veidojam savu, bet attīstam savu specifisko skatījumu uz pasauli ar jaunām prasmēm. Pie konkrētības. Konkrētība, man liekas, ir Monteki un Capuletti ģimeņa attiecībās. Tad divi jaunieši iemīlās pretēji tam, ka viņu ģimenes ir naidā. Ja? Un tas nebeidzās ar viņu precībām. Bet precības nozīmētu, ka šīs ģimenes izlīgs. Nē, ka viņas būtu atradušas, kā kopīgi savu abu pušu to naidu un labumu salikt kopā un dzīvot tālāk. Tad jaunieši atrod risinājumu, kurš, teiksim, diemžēl, neiestājās. Jā, un viņi īstenībā ar to viņi panāca to, ka abu dzimtas aiziet bojā, jo ar šiem jauniešiem šīs dzimtas neturpinās. Un mums jau tā ir daudz tautas, kas ir aizgājuši bojā, kas nav bijušas spējīgas izdzīvot jaunajos apstākļos, saglabājot savu nacionālo identitāti. Un mēs, latvieši, šobrīd esam šādā situācijā, un tas nenozīmē, ka mums ir jāpaliek stingri pie kaut kādām lietām, bet tas, piemēram, konsekvencē nozīmē tā, ka man savām mazmeitām ir jāstāst, ka viņam nevajag precēties ar latviešiem, ka viņam vajadzētu atrast kāds krievs vai vāciešus vai britus. Nē, viņas var draudzēties. Draudzēties var, bet jāprecās ar latviešiem. Nē, kāpēc? Tu taču vari iepazīt krievus, amerikāņus, angļus, vienalga, vāciešus. Tev taču arī nav jāprecās. Tu vari viņu kultūru izzināt arī citā veidā un būt gatavam pieņemt labās lietas un mācīties no nepareizajām. Un tas ir tas... Es varbūt runāju pārāk ideālisti. Žīda māte teica tā, es ticu savam dēlam tajā, ka viņš spēja iemīlēt tikai žīdu meiteni. Jā, un ļoti... es īstenībā teiktu tā, ka tā ir ļoti gudra, gudrs padoms, bet tas nenozīmē, ka ir jākļūst par fanātiskiem, teiksim tā... Es pat nezinu, kā viņus saukt, fanātiķiem vai šovinistiem. Mums nav jākļūst par šovinistiem, bet mums ir jābūt patiesiem nacionālistiem, kas spēj saskatīt savas tautas labās lietas, tās saglabāt un mainīt tās lietas, kas mūsu tautā ir nepareizas. Šī analīze varbūt nedaudz palīdzēs tam, bet svarīgi arī ir necīnīties ar to, ko Dievs ir izlēmis.
Jā, mums jācīnās ar to, ko viņš nav izlēms, ko viņš mums ir atstājis. Nu, ir jādara viss, mums ir jāizdara viss, ko mēs varam, un lai tad notiek tas, kam ir jānotiek. Tā ir. Nu jā, Liena, es saprotu, tev tagad jālido uz citiem darbiem. Bet es domāju, mēs iesākām ļoti daudz un interesantas lietas, un droši vien atkal būs komentāri, ka aizsākām, bet neatbildējām, un varbūt, ka mums ir tiešām pašiem kaut kā disciplinēti. Jāsāk arī turpmākajos raidījumos atbildēt uz šajā raidījumā izvirzītajiem jautājumiem. Nu jā. Labi, visu labu! Paldies!